Lai stiprinātu ostas konkurētspēju un atbrīvotu pilsētas centra teritorijas Andrejsalā un eksporta ostā no putekļu piesārņojuma, trokšņiem un transporta sastrēgumiem, 2005. gada nogalē Rīgas dome, apstiprinot jauno attīstības programmu, pieņem lēmumu atbrīvot pilsētas centru no kravu kraušanas operācijām. Savukārt jau 2006. gadā Rīgas brīvosta nolēma izbūvēt pilnīgi jaunu kravu pārkraušanas termināli, novirzot kravu pārkraušanas operācijas tālāk no pilsētas centra. Kā piemērotākā vieta jaunajam terminālim tiek izvēlēta Krievu sala. Tolaik degradēta, krūmiem un meltiem aizauguša neizmantota teritorija Daugavas kreisajā krastā. Termināļa būvniecība uzsākas ar teritorijas izveidošanu 76 hektāru platībā, kopumā no Daugavas gultnes uzskalojot 2,7 miljonu kubikmetru smilts un paceļot projekta teritoriju līdz pat 2,15 metriem virs jūras līmeņa. Piestātņu zonas izveidei gruntī 23 metru dziļumā tiek iedzīti 2626 cauruļpāļi ar garumu līdz 28,5 metriem. 2012 rievsienas ar garumu līdz 27 metriem, kā arī iestrādāts 4,3 tūkstoši tonnas armatūras 2,7 tūkstoši kilometru kopgarumā. Kopumā Krievas salas terminālī tiek izveidotas 4 piestātnes ar kopējo garumu 1180 metru. Visas 4 piestātnes ir aprīkotas ar kuģu elektrobarošanas iekārtām. Būtiska projekta infrastruktūra ir izbūvēta teritorijas pazemē. Ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, telekomunikāciju un elektrotīkli, kā arī gāzes apgādes tīkls. Projekta teritorijā ir izbūvēti 11 km dzelzceļa un iekšējie autoceļi 3,4 km garumā. Teritorijas un kravu laukumu izgaismošanu nodrošina 28 apgaismojuma masti, katrs 28 metrus augsts. Projekta pirmā posma īstenošana noslēdzās 2015. gada 31. decembrī. Projekta otrā posma ietvaros Stividori veic administratīvo un tehnoloģisko ēku izbūvi, kā arī uzstāda specializētās ogļu izkraušanas, smalcināšanas, transportēšanas un kuģos iekraušanas iekārtas. Tostarp izbūvēs slēgtas tehnoloģiskās ēkas ogļu vagonu atkausēšanai un apgāšanai. Projekta teritorijā tiks izbūvēts 23 metrus augsts vēja žogs, kas efektīvi slāpēs vēju, neļaujot ogļu putekļiem pacelties gaisā un izplatīties apkārtējā vidē. Savukārt kravu laukumi tiek aprīkoti ar sniega lielgabaliem, kas vasarā laistīs ogļu krāvumus ar ūdeni, bet ziemā ar sniegu, tādējādi novēršot ogļu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē. Lai sekotu apkārtējās vides kvalitātei, projekta teritorijā tiks uzstādītas gaisa monitoringa stacijas. Līdz ar projekta īstenošanu Rīgas brīvosta ir ieguvusi modernu, daudzfunkcionālu pasaules līmeņa ostu infrastruktūru ar 4 dziļūdens piestātnēm, kas dod iespēju uzņemt un apkalpot vislielākos kuģus, kādi vien var ienākt Baltijas jūrā.